Kas attiecās uz abiem šiem uzņēmumu veidiem, es vēl gribēju tikai pateikt to, ka atšķirās arī, protams, atskaišu iesniegšana. Ja, tātad mikro uzņēmumu mēs iesniedzam vienreiz ceturksnī mikro uzņēmumu nodokļa šo te aprēķinu atskaiti, kurā uzrādam arī visas samaksātās algas, aprēķinātās algas cilvēkiem, ja, cik darbinieku personas kodu, attiecīgi, cik viņam ir alga, un attiecīgi arī augšā tur ir šīs te apgrozījums no tā aprēķins un maksājumais nodoklis. Tas tiek iesniegts vienreiz ceturksnī līdz 15. datumam nākošajā mēnesī pēc ceturkšņa beigām. Tas ir tas, kas attiecās uz mikro uzņēmumu. Tā ir vienīgā atskaita, kas mikro uzņēmumu ir jāiesniedz. Ja neskaita gada pārskatu, kurš jāiesniedz visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir mikro uzņēmums vai ne mikro uzņēmums. Ar visām tām pašām sastāvdaļām? Jā. Attiecīgi, pēc tiem kritērijiem, kas ir noteikti, visām sastāvdaļām ir jābūt, mazākam uzņēmumiem var nebūt pašu kapitāla, uztīgas pārskats un var nebūt naudas plūsma. Bet pārējais visam ir jābūt vadības ziņojumam, ir jābūt bilancē peļņas zaudējuma aprēķinam, jābūt visiem atšifrējumiem, posteļiem, tā kā gada pārskatā tiek normāli prasīts. Tātad šeit ir viena atskaite ceturkšnī, kur jūs aprēķināt nodokli un uzrādat algas. Un šim uzņēmumam, kas ir parastais uzņēmums, attiecīgi jums, protams, tur ir darbinieki jau, un jums katru mēnesi ir jānodot atskaits par darbiniekiem, kur jūs šo te algu aprēķinu tādā pilnā izskatā arī izklāstat. Jānodot, tas saucās ziņojums par sociālām iemaksām un iedzīvotāju ienākumu nodokli, un viņš ir jānodot katru mēnesi. Un tajā ziņojumā jūs parādat aprēķināto algu, jūs parādat sociālo nodokli attiecīgi, tas ir, ja jūs EDSā, protams, nododat, tur arī viņš pat izrēķina. Un iedzīvotāju ienākumu nodokli jūs parādat par iepriekšējo mēnesi, nevis par tekošo, bet par iepriekšējo. Es īsti nezinu, kāda ir tā lietas būtība, kāpēc tas tā ir noteikti, tas ir kaut kādus 2 gadus, tā ka vienkārši to rēķina. Tā, ka ja jūs gadījumā paši kaut ko darat, tad vienkārši rēķinieties ar to, ka tas ziņojums par šīm sociālajām iemaksām viņš ir par tekošo mēnesi, respektīvi jūs nododat normālā situācijā līdz kaut kādam 15. datumam par iepriekšējo mēnesi, bet aprēķināto iedzīvotāju ienākumu nodokli, tos 25%, tos jūs uzrādat nevis par to mēnesi, par kuru jūs iesniedzat šo atskaitu, bet par iepriekšējo mēnesi. Tas laikam tā, lai būtu sarežģītāk, es īsti nezinu. Bet, tam tā kā vajadzētu pievērst uzmanību. Tas ir tas, kas jums jāiesniedz katru mēnesi. Un, attiecīgi, tā kā mēs runājām, gada beigās jūs veicat uzņēmumu nodokļu aprēķinu, ņemot vērā visus tos nosacījumus, kas palielina apliekamo ienākumu, kas samazina apliekamo ienākumu, un tad jūs aprēķinat uzņēmumu ienākumu nodokli, kas jums ir jāmaksā, vai arī jums ir zaudējumi, un jums nav jāmaksā, bet deklarācija jāiesniedz arī jebkurā gadījumā. Tātad, ja vēlreiz šeit ir viena atskaite, reizi ceturksnī, šeit ir atskaitas katru mēnesi, un gada beigās ir uzņēmuma ienākumu nodokļu aprēķins. Vēl es gribēju pateikt attiecībā uz to, ka man ļoti daudz jautā, kad piemēram, ir uzņēmumā. Šeit vairāk ir, protams, runa par parasto uzņēmumu, jo šajā uzņēmumā, mikro uzņēmumā jūs kā, ja jūs esat īpašnieks, jums automātiski ir jāreģistrējās kā darba ņēmējam. Nevis automātiski jums ir jānodeklarē sevi uzreiz kā darba ņēmējam, respektīvi, sanāk tā, ka jūs šo 5 cilvēku sastāvā jūs arī esat, ja? Bet to jūs sevi nevarat nedeklarēt kā darba ņēmēju. Bet ja jums ir parastais uzņēmums, tad teorētiski pastāv iespēja, ka jūs varat strādāt bez atlīdzības. Teorētiski pastāv iespēja. Tas bija gada. Kā lūdzu? Gada. Nē, kāpēc? Laikā līdz. Nē. Tas ir 5 gadus strādāt, ja? Nē, es jums pateikšu, kā varētu būt un kā vajadzētu būt, kaut kā tā. Nē, cepot ideja ir tāda, ka jūs varat strādāt bez atlīdzības, ja? Un jums var būt pilnvarojuma līgums, uz kura pamata jūs strādājat, un jūs kā īpašnieks pilnvarojat sevi, veikt visu saimniecisko darbību, un par to nesaņemt atlīdzību, ja? Bet, praktiski, ja jūs uzņēmumā esat viens pats darbinieks, teiksim, īpašnieks un viens pats, praktiski jūs tomēr nevarat
nebūt darba ņēmējs vispār. Jūs varat būt darba ņēmējs, nu, teiksim, minimāla alga ir 200 mati, jūs varat, piemēram, strādāt pusslodzi, jūs varat stundas kaut kādas sev darba noteikti, ja tikai šajā atskaitē, kurā par sociālo nodokli jūs ziņosiet, jums tur būs jāatrāda stundu skaits nostrādātais, ja. Ar to summu jūs varat variēt, protams, jā, bet, nu, katrā ziņā es ieteiktu jums tomēr būt par darba ņēmējiem, sevišķi, ja jūs esat viens pats uzņēmumā. Ja jūs esat, piemēram, īpašnieks parastē, es runāju par parasto, jā, ja jūs esat īpašnieks, un jums ir vēl kādi darbinieki, ja? Nu tad vēl varētu tā būt. Jums ir daži darbinieki, un jūs varat uz pilnvarojumu līgumu pamata organizēt saimniecisko darbību, parakstīt dokumentus. Ja? Nu vienkārši jūs tikai parakstat dokumentus, jūs saimniecisko darbību neveicat, bet tādā gadījumā jums ir arī jāskatās uz to, lai jums uz sevi arī nebūtu nekādas izmaksas. Piemēram, mašīnā ar visām no tā izrietošajām sekām un attiecīgi kaut kāds telefons un tā tālāk un tā joprojām. Tā ka jūs saprotiet, ka tas, nu, īstenībā viss ir ļoti, ļoti sasiets. Un, jā. Kā ir ar cilvēkiem, kuriem noslēgt uzņēmuma līgumus, vai tad viņiem arī ir jāzina? Jā, vienalga, jā, jo tiklīdz jūs maksājat sociālo nodokli un par uzņēmumu, ar uzņēmumu līgumu ir tā, ka ja jūs vienkārši cilvēku noslēdzat līgumu, kurš nav kā pašnodarbinātais, viņš ir vienkārši kā cilvēks, kurš jums jāpaņem uz kaut kādu darbu uz brīdi, jā. Es atceros, tas ir tā kā autorlīgums? Nu, kaut kas līdzīgs. Autorlīgums ir bišķi cits, bet kaut kas līdzīgs. Vienkārši ar uzņēmumu līgumu starpība starp uzņēmumu līgumu un darba līgumu ir tā, ka, ja jūs noslēdzat ar cilvēku darba līgumu, jūs esat viņam parādā atvaļinājumu, jums ir jāapmaksā slimības lapas un tādas lietas, ja? Nu, respektīvi, ja cilvēks iet projām, viņš nav izmantojis atvaļinājumu, 2 gadi viņam ir uzkrājušies, par 2 gadiem jums viņam ir kā jāsamaksā atvaļinājumu kompensācija. Protams, jūs varat vienoties un nesamaksāt viņam to atvaļinājumu kompensāciju, ja viņš neaizies uz darba inspekciju un nesāks sūdzēties. Ja viņš aizies uz darba inspekciju, sāks sūdzēties, jums viņam būs jāmaksā. Bet tas, protams, ir atkarīgs no tā, kādas jums ir attiecības, kā jūs šķiraties un vispār no vispārējā, ja? Bet, ja jūs noslēdzat, un vēl arī slimības lapas jums darbiniekam jāmaksā. Logiski, ja viņš ir slims, viņš jūs apmaksāt viņam A lapu, B lapu, viņam tālāk maksā sociāli. Bet, ja jūs noslēdzat uzņēmuma līgumu, kas pārsvarā ir, nu, tā doma ir tāda, ka jūs paņemat cilvēku uz kaut kādu konkrētu darbu, uz kaut kādu konkrētu laiku. Jūs pat īstenībā varat viņu paņemt uz visu mēnesi darbu, vai uz pusmēnesi darbu, nu vienalga kā, ja? Bet, ja jūs esat noslēguši uzņēmuma līgumu, mums nav saistība attiecībā uz slimības lapu un attiecībā uz atvaļinājumu. Bet slēgt uzņēmuma līgumu var arī cilvēku, kurš nav kā pašnodarbinātais. Vienalga ar kuru. Viņš var nebūt pašnodarbinātais. Starpība ir tajā apstākļā, ka ja viņš nav pašnodarbinātais, tad jums par viņu jāmaksā visi algu nodokļi, visi šie tie paši. Neatkarīgi no tā, ka tas nav darba līgums, bet tas ir uzņēmuma līgums. Bet visi algu nodokļi ir tieši tie paši. Ja viņš ir pašnodarbinātais, tad jā, jūs no viņa paņemat apliecību. Apliecībā viņam ir rakstīts, ka viņš ir piereģistrējies valsts ieņēmuma dienestā kā pašnodarbinātais, viņš pats maksā visus nodokļus. Un ziņas par viņu sniegt, tad nevajag. Ja pašnodarbinātais, tad viņš ir jānodeklarē reizi gadā. Tajā paziņojumā par algas nodokli, tur ir tāds kopsavilkuma paziņojums, un tur viņš ir jānodeklarē, un tur tiek uzrādīts kā lai pasaka, tas izmaksu veids, par ko jūs viņam maksājat. Bet ja viņš... Jā, bet tas ir vienreiz gadā. Bet ja jūs ar viņu kā vienkārši ar privātu personu, viņš piemēram strādā kaut ko citu, bet jums ir vajadzīgi viņa pakalpojumi kaut kādu laika periodu, jūs ar viņu noslēdzat, tad jums ir pilnīgi visi algas nodokļi, jūs viņu deklarējat kā darba ņēmēju, un jūs atskaitaties par viņu kā par jebkuru citu darbinieku. Tikai vienīgā starpība, es saku, jums nav saistības par slimības lapām, jums nav saistības par atvaļinājumu. Un mikrouzņēmumā viņš ir nav skaitītos kā darbinieks, neskatoties uz to, ka ir uzņēmuma līgums. Nu, mikrouzņēmumā, ja viņš ir pašnodarbinātais, viņš neskaitītos kā darbinieks, bet mikrouzņēmumā, man liekas, ir ļoti, ļoti jāskatās uz to, priekš kā jūs viņu tā kā nolīkstat. Ja jūs viņu nolīkstat uz kaut kādu vienreizēju darbu un uz kaut kādu īslaika periodu, tad ir ok. Bet ja jūs viņu nolīkstat uz ilgāku laika periodu, tad jums viennozīmīgi viņu piedēļas kā darbinieki. Jā, bet teiksim, kā ar autora atlīdzību, es esmu pats strādājis 3 gadus bez atvaļinājumu, bez nekā. Nē, autora atlīdzība, bet tur atvaļinājumu nekas tas neskaitās. Tas ir līdzīgs tā kā uzņēmuma līgums, tikai autora atlīdzība ir tas, kad,
nepilna summa apliekās ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, un par sociālajām iemaksām tur ir tā. Nu, it kā teorētiski ir tā, ja cilvēks strādā kaut kur un viņš maksā sociālās iemaksas, tad jūs viņam arī droši varat izmaksāt to autoratlīdzību un ieturēt tikai iedzīvotāju ienākumu nodokli. Protams, jūs nezināt, vai viņš strādā vēl kaut kur un vai viņš maksā sociālo nodokli. To neviens nezina. Bet, nu, jums arī, nu, teiksim, īpaši, kā lai pasaka, jums arī īpaši, nu, neviens nevarētu par to pārmest, ja, jo jūs nezināt, ko viņš dara. Autoratlīdzība klasiskā formā ir tas, ka jūs izmaksājat viņam naudu par kaut kādu lekciju lasīšanu, par kaut kādu projektu izstrādi, par, es nezinu, telniecības darbiem, glezniecības darbiem, dizaina darbiem, tur, es nezinu, darbu modelēšanu, vēl kaut ko, par radošo darbu, principā. Un līdz ar to sanāk tā, ka jūs ieturat tikai iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un iedzīvotāju ienākumu nodokli jūs ieturat no nepilnas summas atkarībā no tā, kas tas ir pa darbu. Ja viņi, nu, tas parastais, ja mēs runājam par parastajiem autoratlīdzības pakalpojumiem, tad ir 15% ir tā neapliekamā summa. Tātad, ja jūs esat noslēguši, piemēram, autorlīgumu un jūs ierakstat autorlīgumā, ka viņam būs autoratlīdzība, teiksim, 300 lati, ja viņš saņems. Tad jūs normālā situācijā, ja tas būtu uzņēmuma līgums, ja jūs, piemēram, jūs atlikt ar visiem auto nodokļiem. Bet autoratlīdzības gadījumā jūs, piemēram, noņemat no šīs summas 15%, un šo te summu, kas ir izveidojusies, noņemot 15%, šo summu jūs apliekat ar 25%. Šī noņemamā daļa, procentuālā daļa var atšķirties. Tur ir pat 30 un 20%. Tas ir atkarībā no tā, kāds tas autorlīgums ir. Jo, ja tur, nu labi, jums varbūt nebūs neviens, ka jums telniecības tur kaut kādus darbus izveic vai glezniecības vai kaut ko tādu, ja? Tad tiem ir pat 30%, kas neapliekās tā daļa. Jo tas ir atkarīgs, acīm redzot, no tā, cik cilvēks iegulda materiālus tajā darbā, ko viņš dara. Jo viņš iegulda vairāk, piemēram, šeit viņa paša ieguldījums, tā autora ieguldījums tajā darbā, jo lielāka summa viņam neatliekās. Šajā gadījumā sanāk tā, ka, piemēram, jūs pasūtat kādam kaut kādu projektu izstrādāt, nu, teiksim, tur, arī būvniecībā, piemēram, projektēšanas darbi, arhitektu darbi, ja, tas viss skaidās. Un viņam, piemēram, jums ar arhitektu vienojieties, ka jūs viņam maksāsiet 300 latus, bet viņam ir jāapzinās, ka viņam 300 lati tiks aplikti ar, ka 300 lati mīnus 15% tiks aplikti ar 25%. Normālā situācijā viņam būtu pat tā, ka viņam 300 latus uzreiz apliktu 25%, ieturētu viņam tos un izmaksātu to summu. Bet viņam ir atlaida 15%, kas neapliekās no šīs summas, un viņš var saņemt tā kā lielāku naudiņu uz rokas. Tā ir tā starpība, teiksim, tam autorlīguma, tieši autorlīguma. Es zinu, ka daudz izmantot autorlīgumu, kur vajag, kur nevajag, jo tomēr tas ir tāds, zināms, atvieglojums, jo pirmkārt no sociālās iemaksas. Nu, var neaplikt ar sociālajiem iemaksām. Tas ir tāds, veids, kā var mēģināt, ja, bet no autorlīgums attiecīgi uz visu jau nevar slēgt. Nu jā, bet vienkārši autorlīgumi jau nevar slēgt uz visiem pakalpojumiem. Tur ir konkrēti pakalpojumi, kuriem viņi slēdz. Nu, normālā situācijā tas ir tiešām, ja jūs, piemēram, kaut kādas lekcijas lasat, kur ir jūsu darbs, piemēram. Datordizains konkrēti. Nu jā, dizaina darbi, ja tur ir arhitektu pakalpojumi, nu tādas lietas, kur cilvēks kaut kādu radošo savu ieliek tajā pasākumā. Tas ir tā. Un par uzņēmumu līgumu atcerieties tiešām, ja tas nav pašnodarbinātais, tad ir pilnīgi visu obligātoši. Tikai labums ir tas, ka jums nav saistības ne par atvaļinājumu, ne par slimības lapām. Viņš atnāk izdara savu darbu, jums nav nekādas saistības par to, ka viņš tur vienmēr slimojas vai kaut kā tā. Tur neko nevar tajā visā piespiet. Tā. Tagad pārējām pie 3. punkta. Es jau kaut ko noteikti esmu no tā 3. punkta jums stāstījusi, teiksim, par darba attiecību noformēšanu. Tas, kas pārsvarā ir visiem, tāds, protams, ļoti, ļoti svarīgs jautājums, tas tieši ir par darba attiecību. Mēs jau runājām gan par tiem algu nodokļiem, gan par visu, un arī par tiem veidiem. Tagad jau mēs jau katrā izrunājām vienkārši, tīk katrā atkārtošanai, ja?
Tad tie veidi, kādi var būt, kā jūs varat noslēgt kaut kādas sadarbību ar kādu cilvēku, un, protams, tas ir darba līgums, tas ir uzņēmuma līgums, tas ir autora atlīdzības līgums, tālāk jūs varat ar pašnodarbinātajiem slēgt līgumus. Jūs, protams, ļoti daudzi, kā es jau teicu, tagad arī iepriekš darīja un arī vēl joprojām dara tā, ka darbinieks uztais mikro uzņēmumu un noslēdz to līgumu ar mikro uzņēmumu un maksā attiecīgi tam uzņēmumu, tālāk viņš norēķinās ar visiem nodokļiem pats. Tā ir tāda populāra lieta, par kuru šogad tā kā valsts cīnās, ja? Bet normālā situācijā ir tā, jums jārēķinās vienkārši ar minimālo darba algu, kas ir, ja es runāju par parastu uzņēmumu, ja? Jums jārēķinās ar minimālo darba algu, ka tā ir 200 lati. Ja jūs maksājat mazāk, tad jums ir jāuzrāda, kāpēc jūs maksājat mazāk. Tas ir, vai viņš ir nostrādājis mazāk stundas, mēnesī, tas ir normāli, tas ir iespējams. Vai jums ir jārēķinās arī ar minimālo stundas likmi. Ja jūs, piemēram, definējat, ka jūs darbinieks strādās, piemēram, nezinu, 20 stundas mēnesī, ja jums vienkārši jārēķinās ar minimālo likmi, stundas likmi. Es gudrās no galvas viņu nepateikšu. Tas ir 200 lati jāizdalā ar darba stundām. Tā ir minimālā stundas likme, ar ko jums ir jārēķinās, par kuru mazāk tā kā nevajadzētu būt. Tad vienu stundu par 200 samaksāt. Var, ja tas pakalpojums ir to vērts. Nav vērts, ja teiksim, ka tā sanāk, ka viens stundu strādā. Nē, tā nav. Jums jāizdala 200 lati ar mēnesī darba stundām. Jums ir, piemēram, 22 darba dienas, un attiecīgi jums dienā ir 8 stundas, un tad sarēķiniet, cik tur sanāk. Tas ir vairāk jums maksāt neviens neaizliedz, neapšaubām, tikai mazāk, ne. Un ar to, tas ir tāds veids, ar kur jūs varat, piemēram, operēt, ja jūs tiešām negribat maksāt tos 200 latus un kaut kā tā. Darba līgums ir obligāti jānoformē. Darba līgumiem jūs zināt, ka ir jābūt, labi, tur nav jābūt nekādam lielam smalkam atrakstam, bet galvenajām sadaļām, kas tur darba līgumos ir paredzētas, tur ir jābūt iekšā visām. Mikro uzņēmumā, ja jūs slēdzat ar darbinieku, tad es teicu, ir jābūt tam atrunām, ka darbinieks ir informēts par to, ka viņš strādā mikro uzņēmumā un ka viņam attiecīgi nodokļi tiek aprēķināti saskaņā ar līgumu par mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju, teiksim, visām darbībām. Un tur ir tās speciālās atrunas, tās visas. Tā nevar būt, ka slungām uz 5 santīm. Es nezinu, cik tur sanāk. Man tā sanāk, 200 dalīts ar 400. Varbūt, jā. Tikai mazāk nemaksājiet. To jūs varat atrast. Tur, kur ir minimāla alga, tur ir arī minimālā stundas likme. To jūs atradīsiet, cik viņi ir lieli. Vairāk attiecībā uz darbiniekiem, teiksim, es neko tādu nepateikšu. Protams, ja jums ir kaut kādas tādas lietas, ko jūs papildus maksājat, jums labāk būtu atrunāt darba līgumā arī. Jo, principā, protams, tās visas papildus lietas arī apliekās ar algu nodokļiem, bet jebkurā gadījumā, ja jūs piemēram, papildus apmaksājat kaut kādas pusdienas, vai kaut ko tādu, ja? Tas arī būtu labi, ja jūs to atrunātu darba līgumā. Ja jūs to neatrunājat, tad tādā gadījumā jūs vienkārši kaut kādā vai savā, piemēram, nolikumā, kaut kādā grāmatvedības vai kur uzrakstiet, jā, tur tāda lieta, ja, kad papildus tam darbiniekam ir šādi labumi, kuri tiek aplikti ar algu nodokli vai arī apdrošināšanu, piemēram, vai kaut kas tāds. Nav obligāti, teiksim, tas jāliek darba līgumā, jo jūs jau visu nevarat paredzēt, kas var rasties un ko jūs varētu gribēt maksāt, bet jums vienkārši jārēķinās arī ar to pašu apdrošināšanu. Ja jūs, piemēram, kādam gribat veselības apdrošināšanu vai sev, tad attiecīgi tur ir tie kritēriji, cik apliekās, cik neapliekās. Ja jūs paņemat uz gadu, to veselības apdrošināšanu, tad tur bija tas ierobežojums. 10% no bruto. Jā, bet 300 lati, jā. Es domāju, ka pārsvarā, tās apdrošināšanas tomēr viņas ir zem 300 lati nopērkamas. Ir kas tā, ka ir dārgāks, bet tad arī viņi maksā par to pārsnieguma daļu, tad tos visus nodokļus. Tālāk. Vēl ir viena tāda lieta, kas īstenībā visiem ļoti ir svarīga un visi pārsvarā to tā teikt ir aizņemti un pārņemti. Tas ir par to autotransporta izmantošanu uzņēmumā. Kā mēs zinām, katram no mums, kurā gadījumā ir automašīna un bez automašīnas diez vai jau mēs varam īsti iedomāties vairs uzņēmē darbību tieši tāpat kā bez datora. Līdz ar to sanāk tagad tā, kad
Jūs visi zināt par uzņēmumu vieglo autotransporta nodokli, kas ir jāmaksā. Ja mēs maksājam uzņēmumu vieglo autotransporta nodokli, kas patiesībā sakot, nav variantu, ir jāmaksā, bet es pateikšu arī tās iespējas, kad nav jāmaksā, bet patiesībā, ja uzņēmumā ir transporta līdzeklis nopirkts par uzņēmuma līdzekļiem vai arī uz līzingu vai vienalga kā, un tas ir vieglais autotransporta līdzeklis, kuram tehniskajā pasē ir ierakstīts, ka tā ir viegla automašīna, tad tādā gadījumā par viņu ir jāmaksā uzņēmuma viegla autotransporta nodoklis. Protams, tur pastāv visādas variācijas par tēmu, ja jūs vadājat tieši konkrēti šo vieglo transporta līdzekli preces, tieši jūs vadājat tikai un vienīgi, un vairāk neko jums ir ielikt iekšā, kas tie agregāti nepieciešami, tie, kā viņus tur sauc, GPS un visādi pārējie, ja? Kur uzrāda maršrutu un fiksē, kur jūs braucat un visas lietas, un jūs atbraucat, piemēram, līdz ofisam un no ofisa līdz klientam un atpakaļ uz ofisu un uz māju nebraucat, tad, protams, jūs varat pieteikties CSDD un uzrakstīt, ka jūs nemaksājat šo nodokli. Bet tad jums ir jāapkraujas ar pierādījumiem no galvas līdz kājām, kāpēc jūs viņu nemaksājat. Bet, ja jūs viņu maksājat, tad tādā gadījumā jums ir kā atvieglojums ir tajā apstākļī, ka jūs varat atvieglotas degvielas atskaites rakstīt, uz atvieglotiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka, ja jūs maksājat uzņēmumu vieglo autotransporta nodokli, jums valsts atļauj braukt mājās ar šo transporta līdzekli. Tas nozīmē, ka jūs, piemēram, mēneša sākumā jums tas odometra rādījums ir tik, mēneša beigās tik, jūs, piemēram, darba vajadzībām, teiksim, piemēram, jums ir 1000 km nobraukt mēnesī, ja? Un jūs, piemēram, 800 kilometrus jūs nobraucat, tā kā darba vajadzībām, 200 tā kā savām vajadzībām, bet tas šajā gadījumā nevienu neinteresē. Jūs kopā nobraucat 1000 kilometrus un jūs, piemēram, esat ielējuši degvielu, kas jums pēc mašīnas tehniskajiem datiem ir normāli uz 1000 kilometriem. Teiksim, nav tā, ka jūs esat nobraukuši 1000 kilometrus un ielējuši degvielu tā kā uz 5000 kilometru, ja? Tas neiet krastā. Ja jūs nobraukuši 1000 kilometrus un esat ielējuši, piemēram, jums ir degvielas patēriņš 8 litri uz 100 kilometriem, jūs esat ielējuši normāli daudzumu degvielas, kas atraksta jūsu 1000 kilometrus, viss ir kārtībā. Jūs varat pārsniegt 20%. Kādu tu? 4000 sildījās kaut ko? Varbūt, visādas iespējas pastāv, bet labi, normāla situācija ir tā. Ja jūs nepārsniedzat šo degvielas patēriņu, jūs viņu varat normāli norakstīt pa mēnesi, vienkārši uzrakstot tādu dokumentu, kā tādām un tādām, teiksim, tur saimnieciskās darbības vajadzībām, vienkārši ir patērēts tik un tik degvielas, vidējais degvielas patēriņš uz 100 km ir tik un tik, pēc tā odometra rādījuma ir nobraukti tik un tik, un, teiksim, tā degviela atbilst visam tam nobraukumam, ja? Un jūs viņu norakstiet, viss miers ar to. Bet tīri ieteikums kā tāds, tas nekur nav rakstīts un arī īstenībā galīgi nav rakstīts, ja? Bet ieteikums ir tieši, ja mēs runājam par mikro uzņēmumu, tad tomēr uzrakstīt tās degvielas atskaites precīzāk. Teiksim tā, uzrakstīt, piemēram, tos maršrutus, jo šeit ir tas risks var pastāvēt, ka jums tomēr var kaut ko paņemt un pilgt pie algas. Un jums pilgs pie algas, jūs zaudēsiet mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju status un dabūsiet maksāt lielus nodokļus. Tas diezgan pabriesmīgi. Tas ir tīri tāds ieteikums, jā, tas nav jāuztver, ka jums tā obligāti ir jādara. Bet ar degvielas atskaitēm vispār ir tāda problēma, ka nevienam nepatīk viņas rakstīt. Es gribētu redzēt tādu, kuram patīk. Nepatīk nevienam, ja? Un praktiski situācija dažreiz ir tāda, ka iekrājās neuzrakstītās degvielas atskaites pa gadiem 5, piemēram, ja? Un tad, īstenībā ir tā, ka, ko te tagad darīt, ja 5 gadi apmēram ir pagājuši, kaudze ir apmēram šāda, un tagad, ir jāpiepūš vaigi un jāraksta un jāatcerās apmēram, kur es varētu būt bijis braucis 5 gadus atpakaļ. Vismaz apmēram, kur es varētu būt bijis braucis, ja? Tā. Nevajadzētu nonākt pie šādai situācijai. Tomēr būtu jāsaņemās un tomēr jāraksta tās degvielas atskaites vairāk vai mazāk regulāri. Jo es mazliet patāšu, vai drīkst pajautāt arī par mazliet mazākiem uzņēmumiem nekā mikro. Tas respektīvi saimnieciskās darbības veicēji, ja jau tāds ir. Tad kā tādā gadījumā šo darīja? Ziniet, es jums patāšu. Es vispār redziet, jebkurā gadījumā, vai tas ir saimnieciskās darbības veicējs tāds vai šitāds, vai viņš ir uzņēmums, vai viņš ir kā persona saimnieciskās darbības veicējs, vienalga ir jāpamato.
tā degviela ir jāpamato, ka viņi ir nobraukti saimnieciskai darbībai. Bet man tiešām ir jāmaksā, tagad tas... Nē, jums nav jāmaksā, bet jums ir jāpamato, ka jūs viņu esat izlietojuši saimnieciskai darbībai. Tātad man ir jābūt tai atskaitē tā, kad vieta no kuras līdz kuram ir vieta, uzņēmums un cik tie kilometri, kāds tas jau būtu ļoti ideāli, ja jums būtu no kurienes uz kurieni, kāpēc un cik kilometri. Nu, es domāju, ka tik traki jau jums nevajag. Jā, jūs varat uzrakstīt, vismaz lielākos, teiksim, klientus, jā, un tad uzskaitīt, varbūt beigās, vizītes, piemēram, Rīgas ietvaros, teiksim, jūs varat uzrakstīt vienā kopsumā. Bet, ja jūs braucat, teiksim, uz Ventspili vai uz Liepāju, uz Daugavpili, tad attiecīgi uzrakstīt. Un kā telefons arī vajag sarunas atšifrējumi? Kas ir ar šiem? Kas ir ar šiem, jo to man arī teica, ka neiet cauri. Ar ko? Ka tur vajag pasvītrot, kuri... Telefons arī? Jā, kuras esot personīgās, kuras esot kādas, un tikai tajā gadījumā varot kaut ko norakstīt. Ziniet, es jums pateikšu tā, protams, ka jums to pateiks. Jo tas ir loģiski, teiksim, tas ir pilnīgi loģiski, ja? Ja jūs esat saimnieciskas darbības veicējs un jums ir telefons, kurš jums ir arī privātais, ja? Jums viņš nav reģistrēts uz jūsu kā saimnieciskās darbības veicēja vārdu, jūs nevarat to piereģistrēt, jo jūs esat privāta persona. Nē, bet tu var taču uztaisīt šo te īres līgumu. Nē, var uztaisīt īres līgumu, bet sarunas jums tik un tā tur būs visas. Vienalga. Tas ir tikai loģiski, bet, protams, jebkurā gadījumā, ja kāds atnāks pārbaudīt jūsu saimniecisko darbību, ja, protams, ja jūs būsiet norunājuši mēnesī 20 latus, es nedomāju, ka kādam būs problēma un kāds svītros jūsu telefonu sarunas. Bet ja jūs būsiet mēnesī norunājuši 200 latus un, piemēram, 150 latus no tiem ar ārzemēm, tad jā, tad es domāju, ka jā. Bet ja jūs norunāsiet 20 latus, neviens nemeklēs jums tur, es atvainojos, kura telefona saruna uz kurien. Būsim loģiski tajā ziņā, jo varam jau es arī jums varu stāstīt, jums vajag atrakstīt to, jums vajag atrakstīt šito, jums vajag tur ķeksīt filtru, bet būsim reālisti, mēs nevaram to visu izpildīt. Vienkārši visam ir jābūt kaut kādas loģikas un saprāta robežās. Un ar tām biļetēm tieši tas pats notiek, ja? Ar sabiedriskā transporta biļetēm. Jo par to arī šogad video pacēlās skandāls tās vispār vairs nav nekāds attaisnotais dokuments, par to visu ir jāmaksā. Ziniet, kāds tur skandāls atkal. Atkal es pateikšu to pašu. Ja jums tas ir pamatojuma dokuments, jūs uzskatāt, protams, jūs nevarat transporta biļetē neko piekabināt klāt. Bet ja jūs uzrakstat, piemēram, savu iekšējo personīgo, teiksim, uzņēmumu vai pašnodarbinātā rīkojumu par to, ka jums jābrauc katru dienu pie klientiem. Un jūs vidēji mēnesī, teiksim, iztērējat tādu un tādu naudu par biļetēm, ja? Ja jūs aiziet un jūs varat dabūt to kvīti, tur, kur tās biļetes pārdod, ja? Ar uzrakstu, ka tas ir uz jums kā uz pašnodarbināto personu vai uz jums kā uz uzņēmumu. It sevišķi, ja jūs varat nopirkt, varbūt mēnesi kaut kā abonentu kaut kādu vai kaut ko. Vilcienos tur var tā nopirkt, ja? Es nezinu, autobusos, ja varat... Autobusos var mēģu biļeti, tas ir tepat par Rīgu, ja? Bet, teiksim, tādu Nordek, tur vispār neko. Tas tā kā sanāk, tā kā, arī vēl, ja tu brauc tā kā... Bet vai tad jūs, kad pērkat, piemēram, uz starp pilsētas autobusu, jūs nevarat paprasīt, lai viņi jums iesiet čekā jūsu personas kodu? Bet čeks ir vienīgā biļete. Bet tas arī ir ok. Ja jūs iesitīs iekšā jūsu personas kodu kā saimnieciskā darbības veicēja, tad tādā gadījumā viss, jums ar to pietiek. Bet, ja runājam par pilsētu, jums vajag vienkārši saprāt, atkal es runāju, saprāt robežās. Ja jūs mēnesī nobrauksiet pa pilsētu, es nezinu, 20 latus no jums tā neteiks. Ja jūs nobrauksiet, es nezinu, 300 latus, tad, protams, neteiks, jā. Visam ir jābūt kaut kādās saprāt robežās. Un tad par autotransportu, par ko mēs runājam, Šajā gadījumā par to autotransportu, ja šī ir privāta automašīna, lai kaut kādā veidā varētu norakstīt to degvielu, sanāk, man viņu tā kā būtu jāīrē no sevi. Jā, ar to privāto transportu ir tagad tā. Visu laiku bija, arī visi runāja par to uzņēmumu autotransportu nodokli, ja ir privātai mašīna, ir, teiksim, uzņēmumā, jums ir patapinājuma līgums. Jūs braucat ar savu privātu automašīnu, kas ir ļoti populāra parādība, jo tad nav arī jāmaksā uzņēmuma vieglo autotransporta nodoklis. Jo uzņēmuma vieglo autotransporta nodoklis ir jāmaksā tikai par tām mašīnām, kuras ir uz juridisko personu.
Ja tehniskajā pasē ir ierakstīta juridiskā persona, neatkarīgi no tā, nu, teiksim, līzīgs un pēc tam tas nomnieks, ja, kas nomā, kurš ir, tā teikt, atbildīgs par šo automobili, tad ir jāmaksā tas uzņēmuma vieglā autotransporta nodoklis. Bet ar šo gadu ir tā, ka ja jūs kā privāta persona uzņēmumu patapinat savu mašīnu, un ja jūs viņu patapinat vairāk kā 15 dienas mēnesī, tad jums kaut kādā veidā ir jānomaksā uzņēmuma vieglā autotransporta nodoklis. Kādā veidā viņi nomaksāt, es jums nepateikšu, to neviens laikam pagaidām vēl nezinu. Bet tas nav tas ir kaut kā 25 lāti mēnesī, man liekas. Nu, tas ir atkarībā no mašīnas gada un no mašīnas dzinēja. Jo tur ir no 19 līdz 30 latiem mēnesī. 19 lati ir tādu normālu mašīnu. Un, ja jums ir veca mašīna, kurā ir vairāk, man liekas, ka 10 gadi vai nebija kaut kā tā, tad ir 30 lati. Bet nu, arī no dzinēja ir atkarīgs, jo lielāks dzinējs, jo lielāk maksā. Un arī no gadiem. Bet to var apstīties, tur tās visas mašīnas ir atrakstītas tam pēc dzinēja un pēc gadiem. Un, nu, tagad vienkārši ir jārēķinās ar to, ja jūs pakstīnat mašīnu vairāk kā 15 dienas mēnesī, tad jums ir vienalga jāmaksā uzņēmuma vieglā autotransporta nodoklis. Jūs varat samaksāt uz CSDD, norādīt mašīnas numuru. Nu, vienkārši jūs būsiet samaksājuši. Nu, vienalga, jūs būsiet samaksājuši. Jums būs papīrs par to, ka jūs samaksājat. Nu, viss. Nu, tā kaut kā. Ja mazāk tā var, ja? Ja mazāk, tad var nemaksāt. Bet tad, nu, jūs saprotiet, tad jums ir jāraksta tiešām šī degvielas atskaita, ja? Jums jānorāda datums, kurā jūs braucāt, uz kurieni jūs braucāt. Nu, lai būtu redzams, ka tiešām, ka tās ir tās dienas, nu, jā, vai jūs var saskaitīt, ka viņas tomēr ir mazāk par 15, jā. Jūs vairs nevarat uzrakstīt, teiksim, degvielas atskaita pa visu mēnesi un konstatēt vienkārši nobraukt to kilometru skaitu. Vienkārši pa dienām rakst, jā? Jā. Kilometru rakst. Un ar patapinātajām mašīnām jau arī tā, ka par cik tas uzņēmuma viegla autotransporta nodoklis netiek maksāts, tad loģiski domājot, abstrahējoties no visu pārējā, domājot loģiski ir tā, ka ir jāraksta maršruti. Jo pretējā gadījumā, kā jūs pierādīsiet, ka jūs šo mašīnu lietojat saimnieciskai darbībai, nu kaut kā nekā vairs. Saskaņā pēc paudzīmām. Nu, ziniet kā, nu, ja tā mašīna tāda, kura vadā preces, tad jūs vēl varat, ja kaut kādu ceļzīmes, tad šoferis jums atraksta vai kaut kā tā, bet ja jūs viņus lietojat, nu, teiksim, kaut kādiem pakalpojumiem kaut kur braucot, nu, jums cita varianta nav, jums vienkārši ir jāraksta maršruts un pie kā jūs braucāt un kilometri nobraukt, ja jums vienkārši nav cita varianta. Jo šeit jau redziet, ja jūs nomaksājat to uzņēmumu vieglu autotransporta nodokli, jums neliek atrakstīt tos maršrutus, jo tad jūs to mašīnu varat izmantot brīvāk. Bet tiklīdz jūs nemaksājat šo nodokli, jūs esat konkrēti piesieti pie tā degvielas norakstīšanas. Tur vienkārši nav variantu. Kas normatīvais saka nosaka tās 15 dienas? Kā lūdzu? Kas normatīvais saka nosaka tās 15 dienas? Ko tas var atrunāt? 15 dienas. Tā, tas pagad to pateikšu. Varbūt te nepateikšu. Es tiešām nepateikšu. Bet tās ir izmaiņas ar šo gadu. Varbūtības kādas ir nodokļu likumos kaut kādos vai? Nē, nu tas ir nodokļu likumos, bet ziniet, tas uzņēmuma viegla autotransporta nodoklis vispār ir tāds dīvains nodoklis, viņš nāk no CSDD. Un līdz ar to viņš nav nevienā no tiem vispār pieņemtajiem likumiem. Es pat īsti, jā, labs jautājums, es vairs nepateikšu. Bet tā, Tad pastāv tāda iespēja, teiksim, ja šodien es braucu uz Krāslavu, ja arī es braucu uz Daugavpili, ja, teiksim, 3 dienas braucu, tas nav tik līdz. Jā, jūs varat, jā. Teiksim, es nebraucu, braucu, Jā. tā uzrāda, Jā, bet ja jūs braukstiet kaut kur, tā kā agrāk, piemēram, patapinātu mašīnu visu mēnesi, jā, nu, teiksim, jūs rakstiet, ka visu mēnesi, nu, tad nekā, tad vienkārši jāmaksā tas nodoklis. Bet nu, viņš ir tikai par to mēnesi, kad viņi tā kā ir izmantotiet, ja vienreiz izāk maksās. Nē, es nedomāju, ka gluži tā, bet, ziniet, tas vispār tāds dīvains nodoklis. Es neieteiktu īpaši tur ar viņu tā aizbraukt. Es labāk rakstiet tās 15 dienas, jo vai arī tad vienkārši, nu, tad, lai tā mašīna skaitās vai uz uzņēmumu, vai jūsu gadījumā, jūsu gadījumā nav variantu, viņa tāpat ir privātā mašīna. Sīri, bet kā tur jānokoja tas maršruts, viņas brauc kaut kāds, viņas jānokoja, kāpēc tas tur ir nodots, ne?
Nu, principā ir tā, jūs rakstat datumu, tālāk jūs rakstat Rīga, tur, piemēram, Daugavpils, un Rīga, Daugavpils, Rīga, ja jūs te pašā dienā braucat atpakaļ, tad jūs rakstat lietotājs, tā kā esat jūs, un tālāk jūs rakstat, jūs, nu, piemēram, pie kaut kāda tur klienta braucat, vai jūs braucat tur uz kaut kādu tur pakalpojumu sniegšanu, ko jūs tur darat, ja? Nu, piemēram, nu, jūs tur apmeklējat, es nezinu, izstādi vai kaut ko tādu, nu, īsu tekstu uzrakstiet, un blakus ierakstiet nobrauktos kilometrus. Un tad vienkārši tos nobrauktie kilometri attiecīgi ar jūsu mašīnas degvielas patēriņu uz 100 litriem, ja? Nu, lai viņi tomēr jums tā kā iziet ar tiem čekiem, ko jūs tā kā iestādāt. Nu, ziniet, vispār šī ir tāda lieta, kura, man liekas, līdz galam nevienam nav skaidra. Fakts ir tas, ka ir tā, ka, ja jums ir uzņēmuma mašīna varianti, jūs maksājat par vieglu automašīnu. Kritērijs ir tikai tas, kas ir ierakstīts tehniskā pastē. Ja tā ir viegla automašīna, maksājiet. Ja tur ir rakstīts, ka tā nav viegla automašīna, nemaksājiet. Jautājums, kā par sodiem, ja jāapmaksā tur, ja sijā mašīna, kā sodi tur? Autovadītājs sedz vai tas sijā sedz? Nu, jūs jau varat maksāt, tās soda nav tāpat viņas palielina apliekamo ienākumu, bet mikrouzņēmuma nodokļu gadījumā es domāju, ka jums tas jāpieskait pie algas. Respektīvi, ja jūs maksājat savu mēnesī 500 latus, tad atrēķiniet sodu. Vai arī respektīvi izmaksājiet sev mazāku naudu un ieskaitiet to sodu, samaksāt to kā savu algu. Mikrouzņēmuma nodokļu gadījumā noteikti. Un tie, kas ir mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji, tiešām ir ļoti uzmanīgi jāskatās gan ar visām reprezentācijām un visādām tādām lietām, vai arī darbinieku pasākumiem un visu kaut ko tādu, jo praktiski tas nekur nav rakstīts, bet tas ir loģiski, ka to visu var pielikt pie algas. Un uzskatīt, ka tā ir alga. Nu, kaut kā tāds. Tā. Jūs pēc tam varēsiet, jums jautājumi kaut kā, tad, nu, sakiet, ja kaut kas. Par paplašinājumu līgumu, tas būtu viens līgums, kurā min to, ka 15 dienas izmantojumā ir Jūs varat tur neminēt, jūs varat vienkārši patapināt to mašīnu un viss, un tikai tad, kad jūs rakstiet to degvielas atskaitu pa mēnesi, ja jūs norādiet, ka jūs 15 dienas, vai 14, vai 13, vai 10 izmantojuši, un attiecīgi tos kilometrus un attiecīgi litrus. Tas nav obligāti norādīt. Jums vienkārši jābūt pamatojuma dokumentam, ka jūs neizmantojat vairāk. Viņi zvana un pārbauda? Nē, nezvanu un nepārbauda, tikai tā kā atnāks pārbaudīt, ir pārbaudīs. Un tad, kad atnāk, nedoties, atnāks pārbaudīt, tad jums jau vienkārši jūs vairs nevarēsiet savākties, jo īstenībā, teiksim, no pieredzes var pateikt, ka degviela ir ļoti iemīļota lieta. Tāda, īstenībā viņu var ļoti vienkārši pārbaudīt, un tāpēc viņu arī pārbauda. Tāda sarežģītākas lietas ir grūtāk, to tā vienkāršāk, tāpēc viņu ir pārbaudīt. Un viņi ir sasieti arī ar visiem šiem auto nodokļiem un visām tām lietām un visādiem labumiem un visu ko pārējo, un līdz ar to tāpēc viņi ir tāds pateicīga lieta, ko pārbaudīt, tā ka pret to būtu jāizturās ļoti nopietni. Vienkārši tāpēc, ka arī salīdzinoši mazam uzņēmumu tās summas, kas tiek izlietotas degvielā, un jūs paši zināt pie mūsu degvielas cenām, viņas sakrājās ievērojami lielas, un gadījumā ir kaut kāda problēma, tur var tiešām rasties liela problēma. Tā ka par to vienkārši padomājiet un neatlieciet degvielas atskaites uz vēlāku laiku, tas nav īpaši labi. Tālāk par komandējumiem es vēl gribēju drusciņu pateikt, jo tā arī ir tāda lieta, ka to parasti, teiksim, uzņēmēji, kur sāk savu uzņēmēju darbību, viņi tā kā daudz ko nezina un arī īpaši tam nepievērš uzmanību. Par komandējumiem tā, un arī ir tās definīcija komandējumiem ir darba braucieni pārsvarā attiecās uz būvniecību un uz tādām lietām, kur cilvēki brauc strādāt uz objektiem. Bet normālā situācijā jūs braucat kaut kur, piemēram, jums kaut kāds tur ir, nezinu, vai pie darījuma partneriem, vai uz kaut kādām tur, konsultācijām, vai uz semināriem, vai uz izstādēm, vai kaut kur, jūs noteikti rakstiet sev rīkojumu. Paņemiet vienkārši baltu lapu kaut vai, normāli uzrakstiet rīkojums, teiksim, tāds un tāds darbinieks, tiek norīkots darbā uz komandējumā uz tādu un tādu vietu, uz tik un tik dienām, no tāda līdz tādam datumam, tādu un tādu, priekš tādu un tādu nolūku, ja? Jums pirmkārt ir šis rīkojums.
Tas ir viens. Tas jau ir pamatojošais dokuments tam, ka jūs varēsiet apmaksāt mašīnas biļeti, jūs varēsiet apmaksāt viesnīcu, jūs varēsiet apmaksāt, piemēram, kaut kādu taksometru uz lidostu, un no lidostas atpakaļ, ja, vai vilcienu biļetes un visu kaut ko tādu. Ja. Tas ir svarīgi. Tas ir tad, ja ir parastais uzņēmums, ja? Vienalga. Mikro, saimnieciskais vienalga. Arī drīkst. Kāpēc uz stīrāko noliekas? Nē, drīkst. Vajag noformēt šo te atskaiti, rīkojumu, un pēc tam, attiecīgi, tad, kad jūs esat jau tur aizbraukuši un atbraukuši, ja, jums vajag uztaisīt komandējumu atskaiti. Es saprotu, nevienam nepatīk lieki papīri, bet, ir lietas, kuras ir vienkārši jādara, jāpieņem kā neizbēgamas, ja. Līdz ar to jums jāraksta komandējuma atskaita. Komandējuma atskaitē jūs vienkārši arī varat kaut kur dabūt kaut kādu formu, tur varat, es nezinu, paprasīt vienalga, kam kaut vai man vienalga, nav svarīgi. Jūs rakstiet formu, kurā jūs uzrakstiet visus savus izdevumus, kas attiecās, kur jums ir pamatojuši dokumenti. Jūs rakstiet, piemēram, lidmašīnas biļete tik un tik, viesnīca, teiksim, tur tik un tik, jā, tur kaut kāds transports vēl tik un tik, visu to sarakstiet, un tad jums pienākās dienas nauda, atkarībā no tās valsts, uz kuru jūs braucat, jums pienākās attiecīgi dienas nauda, kas noteikti ar ministru kabinetu noteikumiem. Un šī dienas nauda ir tā summa, ko jūs varat sev izmaksāt bez papildus pamatojuma dokumenta. Jo pamatojuma dokuments dienas naudas izmaksā ir šis rīkojums, ka jūs braucat uz turien, tādā un tādā nolūkā veikt saimniecisko darbību, attiecīgi tur. Tas nepieciešams priekš jūsu darbības. Un vēl otrs ir tas, ka jums vajadzētu arī ne tikai naudas izteiksmē uzrakstīt atskaiti, bet īsi ar pāris teikumiem, kaut vai tajā pašā naudas atskaites tajā kaut kādu sadaļu atstāt, ja, kur uzrakstīt, ka jūs bijāt tur un ko jūs tur darījāt. Kādu, teiksim, jūs tur ieguvāt labumu šī pasākuma sev, savam biznesam un tā tālāk. Papīru tiešām ir daudz. Papīru ir daudz. Ja brauc komandējumā, teiksim, es nezinu valodu, es varu paņemt to līdz, teiksim, draudzim vai sievu, vai nezinu ko. Jā, jūs varat ņemt. Un maksāt viņu komandējumu naudu. Jā, jūs varat ņemt arī citu cilvēku līdz, kas nav jūs darbinieks. Kā tas tiek informēts? Arī tieši tādā pašā veidā rīkojumu. Ar rīkojumu jūs rakstīt, ka jūs komandējat sevi un attiecīgi un komandējat vēl kādu citu cilvēku, kurš jums ir nepieciešams tur tam pasākumam. Ir konsultants. Vienalga, vai konsultants, vai tūks, vienalga, tiešām. Jā, jūs varat komandēt arī citu cilvēku un apmaksāt viņam visu, kas ir nepieciešams, bet tādā gadījumā jūs, teiksim, tai komandējuma atskaitīt, tiešām arī uzrakstīt. Jūs bijāt tur, un jūs iepazināties ar to, un jums bija nepieciešams tūks, un tāds šitāds tūks. No dienas nauda nāks, tur sociāli dienas nauda, dienas nauda ir jāmaksā cilvēkam, kurš brauc, ja? Viņam ir jāmaksā. Jums īstenībā ir izdevīgi maksāt to dienas naudu, pēc ka neapliekās ar nodokļiem. Patiesībā sakot, jūs varbūt varat vienoties arī, ja ir ilgāks komandējums kādam cilvēkam, jūs varbūt arī varat vienoties ar viņu, ka jūs samazināt viņam algu uz to laiku un jūs piemaksājat viņam kā dienas naudu. Jums ir izdevīgi to darīt. Bet, protams, tā ir vienošanās ar cilvēku, ar darbinieku, jā. Bet, ja jūs nemaksāsiet viņam dienas naudu un ja jums pagadīsies kaut kāds neļoti labs darbinieks, ar kur jūs neļoti labi pārtauksiet darba attiecības, viņš varēsiet un pasūcēties, ka jūs viņam nemaksājat komandējumu dienas naudu. Tā ir dzīves uzmanība. Beigsies ar auditu? Beigsies ar kaut ar minimālu auditu un ar to, ka jūs dabūsiet samaksāt. Man ir īsi jautājums. Ir kaut kāds laiks, teiksim, ierobežots, cik ilgi būs komandējums, vai gadu? Nē, par gadiem tur neiet runā. Tur, man liekas, bija kaut kā mācību komandējums, varbūt, man liekas, ka ierobežojums bija mācību komandējums 30 dienas. Pārējais, man liekas, ka ierobežojums gluži nav. Bet jūs saprotiet vienkārši, arī te ir atkal tas pēc loģiskas jautājums, ja? Ja cilvēks brauc, teiksim, pārdod konkrētu preci, meklēt salonu un tā, viņam tur ilgāk nepieciešams. Nē, vai viņš tur ir, jā. Ja viņam tur ir nepieciešams, vai viņš tur atrodas. Varbūt. Jā, varbūt, jā. Tur bija mācību komandējumiem kaut kāds ierobežojums, bet man liekas, ka nav tāda konkrēta laika ierobežojuma, bet labi, kāds varbūt tas nebūtu nekādā veidā loģisks. Specifisks jautājums, vai, piemēram, ja es piedāvātu pakalpojumu un sagatavoju tāmi,
vai tās sadaļa, kur es tā kā norādu, piemēram, strādās 3 darbinieki. Katram darbiniekam pienākās tā kā dienas nauda, vai tā sadaļa dienas nauda likās ārpus tāmas, kur aprēķinās visi pārējie nodokļi. Jūs runājat par kādiem pakalpojumiem, par būvniecību vai par kaut ko tādu, ne? Vai tas ir vienkārši kaut kāds pakalpojums? Vienkārši es, piemēram, piedāvāju kaut pakalpojumu, kur ir preces un arī darbiniekiem darba alga, stundas likme tāda un tāda. Viņi strādās, piemēram, Daugavpilī 5 dienas, tad tās 5 dienas, kur ir tā aprēķināt dienas naudu, man jālaik, ir tāmē iekšā, vai tas ir atsevišķi? Jūs varat likt, varat nelikt. Jā, jūs varat likt, jūs varat nelikt. Jūs varbūt vienkārši vienošanās cena ar klientu. Ja, piemēram, ielaik tāmē, tad jau tālāk viņš apliekās ar pāriem visiem citiem nodokļiem. Bet viņš jau, nē, tas nav tā. Tas nav, jūs, jūs klientam, piemēram, pasakiet, kā jūsu pakalpojuma cena, tur, piemēram, Rīgā, ja? Piemēram, jūsu pakalpojuma cena Rīgā ir 100 lati stundā, ja? Jūs vienojaties ar klientu par šo tēmu, ja? Daugavpilī jūs, piemēram, skaidri ziniet, ka jums būs tāda papildus izdevumi, ja? Daugavpilī jums pakalpojuma cena ir, piemēram, 120 lati stundā, ja? Jūs sakiet klientam, ja jūs gribat viņam parādīt, no kā šī cena sastāv, tad, protams, jūs rakstiet viņam tur iekšā, piemēram, tur darba alga, tur, teiksim, tur sociālais, tur komandējuma izmaksas, tur, piemēram, es nezinu, transports un vēl kaut kas. Jūs atšifrēt viņam varat tā, vai ja jūs gribat. Tas jautājums, kā jūs vienojaties ar klientu. Viņš var, piemēram, apskatīt šo te cenu un pateikt, nē, es negribu, man šito te tur pielika lieku, tu šo man pielika lieku, jā. Bet jums tās izmaksas būs tik un tā. Līdz ar to sanāks, ka jūs viņam izrakstīsiet rēķinu, piemēram, nevis pa 120 latiem, jo viņš nepiekrīt, jā. Jūs viņam izrakstīsiet rēķinu pa 110 latiem, bet tās izmaksas jau jums būs tik un tā. Viņas aizies jums uz izmaksām, tie, piemēram, kaut kādi 80 lati, kurā būs tā skaitā tāpatās tā dienas nauda. Tā ir pilnīgi jūsu vienošanās ar klientu. Ja jūs varat pielikt pie cenas klāt, tas ir ļoti skaisti. Vai arī jums ir kaut kāda cena politika, kā jūs viņu nosakiet atkarībā no attāluma, cik jūs tālu braucat un veicat šos pakalpojumus, vai atkarībā no patērētā laika vai no kaut kā tam līdzīga. Cik jūs sapratat, ka tad bija cilvēki, kā man teiksim, tām formas, tad prasa visu izklāstīt, kas kur aizies un kā. Bet tad jā, tad jūs, ja jums vajag izklāstīt, jūs varat to likt iekšā. Tad tās dienas naudiet apakšā vispār visam, kur visu nodokļu apakšā. Bet jums tas jāsamaksā būs tik un tā, jūs saprotiet, kā lai pasaka, kāda starpība? Vai jūs klientam pateiksiet, ka viņam ir jāmaksā 120 lati, vai jūs viņam pateiksiet, ka viņam ir jāmaksā 100 lati plus 5 lati, plus 15 lati. Kāda starpība? Bet tā, kāda ir no klientam var izvērst tā tāmi? Tā ir vienošanās, ja klients prasa tāmi, jūs viņam jādod. Ja viņš neprasa, jūs viņam nedod. Jā, tas dar par savam tāpāt. Kā lūdzu? Es dar par savam tāpatās. Nē, šis jau galīgi vairs nav jautājums nekādā saistībā ar to, ko vai kāds prasa vai nē. Jums ir savs pakalpojums. Jā, okei. Ar visiem sociiem, ar visiem. Jā, bet tad jūs arī uzrakstiet viņiem. Ja viņi kādai no šiem pozīcijām nepiekritīs, jūs tāpat nekur neliksiet. Kam viņiem tas vajadzīgs? Viņiem, kam tas vajadzīgs? Nezinu. Vai tā dienas nauda arī apliekas ar PVN? Ja jums šīs pakalpojums apliekās ar PVN, protams, arī dienas nauda apliksies ar PVN, jo viņa iet tā pakalpojuma sastāvā iekšā. Jo, piemēram, būvniecība arī taču ir kā? Būvniecība ir tā, ka jūs rakstiet, piemēram, tur, es nezinu, sienas nojaukšana, sienas montāža, tur materiāli, tur vēl kaut kas tālāk. Jūs rakstat darba alga, sociālais un viss kaut kas, un finālā tas viss apliekās ar PVN. Tieši tāpatās arī šeit. Tas ietilpst jūsu pakalpojumu cenā. Jautājums ir, vai jūs dabūsiet no klienta tos 10 latus, vai jums būs jāsamierinās ar 110 vai ar 120. Bet šī summa vienalga apliksies ar PVN jebkurā gadījumā. Tam nav nekāda sakara ar PVN. Tā ir jūsu pakalpojumu cena. Tas ir viss. Jo PVN tas ir pavisam cits kaut kas. Tas ir jautājums, vai jūs esat PVN maksātājs, vai viņi ir PVN maksātāji un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir pavisam cita lieta. Jo jebkura cena, kas jums ir pakalpojuma cena, normāli, ja jūs esat PVN maksātājs, peļņa ir tikai tā, ko jūs gūstat no summas bez PVN.
Ja jūs sakiet klientam, piemēram, ka mans pakalpojums ir 100 lati plus PVN, tad jūs viņam piestādīsiet rēķinu pa 122 latiem, bet jūsu peļņa būs tikai 100 lati. Tā ka vienkārši jums ar to ir jārēķinās PVN, un tur nav pilnīgi nekāda sakara šo lietu. Mums ir palikuši 5 minūtes. Labi, viss tas ātri. Vienkārši es respektēju to, ka kādam varbūt ir jāskrien tālāk, ja mēs bijām teikuši, ka līdz 6 sarunās iet. Tā kā pavisam īsi un mēģinām nokļūt. Labi. Es ātri pateikšu par tiem reprezentācijas arī izmaksām. Es akcentēju tikai tos jautājumus, kuri jums ir svarīgi, kas atšķirās no vispār pieņemtā. Ja? Tātad par reprezentāciju. Jums ir jānoformē tādā veidā, ka, ja jūs, piemēram, iet ar klientu uz restorānu, vai jūs viņam nopērkat šokolādes, vai jūs viņam nopērkat, es nezinu ko, dāvanu karti vienalga, ko, jums ir jāuztaisa akts brīvā formā, kādā jūs vēlaties uzrakstīt, ka jūs ar tādā un tādā datumā tādu un tādu klientu devāties uz restorānu, un tā sacīt, jāsaka, pamatojošie dokumenti šim te pasākumam, ka tas jums bija nepieciešams sadarbības stiprināšana un attiecību, tā teikt, uzlabošanai, un jums ir šādi čeki, ja? Un jūs šos te čekus pievienojat, un akts ir vienīgais dokuments, kurš jums apstiprina to, ka to jūs veicāt saimnieciskai darbību. Neatkarīgi no tā, uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātājiem šīs summas ir 60% palielina apliekamo ienākumu. Neatkarīgi no tā, ka jums ir akts. Bez akta jūs vispār neko nevarat darīt. Tam nav nozīmes palielina, nepalielina vienalga. Ja jūs organizējat darbinieku pasākumu, jums tāpatās ir jāuzraksta akts par to, ka tas bija darbinieku pasākums, ka mēs braucām tur spēlēt futbolu vai kaut ko darīt. Jo pretējā gadījumā jums var pateikt, ka jums tas viss apliekas ar algu nodokļiem. Mikro uzņēmumu gadījumā jums var pateikt, ka jums tas jāpieliek pie algas. Tā ka bez akta jūs nevarat darīt pilnīgi neko. Uz visu ir vajadzīgs akts. Piedodiet, bet tas tā ir. Tālāk es ātri vēl pateikšu par saimnieku attaisnojumu dokumentiem. Par attaisnojumu dokumentiem ir tāda lieta, ka visu laiku gāja runa par to, ka 20 lati, tas nav vajadzīgi rekvizīti. Ja? Līdz 20 latiem tam dokumentam, teiksim, jūs saņemat čeku kaut kur, un viņam nav vajadzīgi rekvizīti, tikai tas zīmodzīts. Visi centīgi spieda zīmogus un tā un tā projām. Tas bija likumā par PVN ierakstīts. Bet vispār normāli, lai jūs varētu norakstīt saimnieciskajā darbībā, piedodiet, lai cik tas arī briesmīgi neizklausītos, bet jebkuram čekam ir jābūt jūsu rekvizītiem. Es nesaku, ka tas tā notiek, un varbūt arī tas ideālā gadījumā nekad nenotiks, bet vienkārši ziniet to, ka tas tā ir. Jo ir divas dažādas lietas. Viena lieta ir likums par uzņēmumu ienākumu nodokli un arī attiecīgi mikro uzņēmumam attiecīgi izdevuma pamatojums, ja? Un otra lieta ir likums par PVN. Likums par PVN saka, ka jūs varat priekšnodokli atskaitīt arī tajā gadījumā, ja jums nav tie jūsu saņēmēji rekvizīti, ja čeks ir 20 lati plus PVN. Bet citā gadījumā, kas attiecās uz uzņēmumu ienākumu nodokli, jums visiem dokumentiem, kas jums ir uzņēmuma grāmatvedībā, ir jāpamato jūsu saimnieciskā darbība. Līdz ar to, teiksim, tā doma ir tāda, ka jūs nevarat aiziet uz veikalu, piemēram, un paņemt kaut kādus tur 5 čekus un uzskatīt, ka tie ir jūsējie, neatkarīgi no tā, ka tur būs veikala zīmogs. Tas neko neizsaka. Es saprotu, ka tas ir briesmīgi un vispār, bet es nesaku, ka jūs visur dabūsiet, ja, tos dokumentus. Vienkārši jums ir varbūt jādomā vairāk par to, ka jums jāsamazina šis čeku daudzums. Jā, maksimāli iespējami. Es atvainojos, Nestes darbībās uzpildu stacijā, kur ir automāti tur vispār. Nē, ko tur nevar? Es visu saprotu. Jā, jums tādā gadījumā jānostāds kāds līgums, kā jums izraksta rēķinu. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Es tiešām, tas ir tas, ko es varu pateikt. Ja maksājat karti vienkārši... Jums jāmēģina kaut kā risināt šo jautājumu, vai jūs maksājat ar karti, vai jūs noslēdzat ar viņiem līgumu, vai kaut kā tā. Tādā veidā. Es saku vienkārši reāli, uz ko jums ir jāpievērš. Ko? Tā kā viņi dod automāti čekus? Jā. Ko tagad ar viņiem? Tad tādā gadījumā, ko jūs tagad? Tagad jūs viņus ielieciet vienkārši klāt, vēl jūs varat aizbraukt uz Nestes biroju un paprasīt, lai jums izrakstu to rēķinu vai vīdu. Jā, tas salsīt. Tā arī jādara īstenībā. Tad vēl es ātri tikai pateikšu to. Ja jūs par PVN maksātāju statusu 35 000 ir tas limits, līdz kurā
pakalpojumu, jūs varat būt PVN nemaksātājs, bet ja jums ir kaut kādi darījumi ar Eiropas Savienību, ja jums ir kaut kāds klients ārpus Latvijas un jūs sniedzat viņam pakalpojumus, jums jāreģistrējas kā PVN maksātāji. Neatkarīgi no summas, neatkarīgi no kā. Vienkārši ņemiet vērā. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Tālāk. Pēdējais jautājums, ko es gribēju pateikt, man šeit jautāja, vai grāmatvedu izmantot, vai grāmatvedības firmu, vai kaut kā tā. Nekādu likumu, nekur nav šajā sakarā pilnīgi nemaz. Vienīgais jautājums ir par to, ka jums ir skaidri jāapzinās tas, ko es pašā sākumā jums teicu, ka jūs atbildat par visu. Tas nozīmē, ka jums pašiem ir jāizlem, vai jūs pieņemat grāmatvedi sev, kaut kur vai algojat, vai vienojaties, vai es nezinu kā, vai ar pašnodarbināto, vai kā, vai arī izmantojat grāmatvedības pakalpojumu kaut kādu firmu. Jo jūs atbildat paši par visu. Jo situācija ir sekojoša, ka pirmkārt sāksim ar to, ka es negribu nekādā gadījumā apsaukāt nevienu, ja? Bet tiešām arī grāmatvežu profesionāls līmenis ir ļoti dažāds. Tas ir viens. Otrs ir arī tas, ka jums ir jābūt skaidrībā par to, ka jums visi dati ir saglabāti. Neatkarīgi no jūsu uzņēmuma lieluma, jums ir jābūt visiem uzņēmuma datiem. Vai viņi ir drukātā formā, vai viņi ir Excel formā, vai viņi ir programmā, vienalga kur. Ja jūs algojat kādu grāmatvedu, piemēram, kurai ir sava datorprogramma un viņa jūs apkalpo, teiksim, un viņa liek savā datorprogrammā, jums ir jābūt iespējai un skaidram, teiksim, zināšanai par to, ka jūs šos datus dabūsiet. Vai diskā ierakstītus, vai izdrukātus, vai kaut kādā formā, ka jums šie dati būs. Un to nedrīkst nekādā gadījumā atlikt uz kaut kādu, nezinu, kādu laiku. Tāpēc, ka galu galā mēs visi apzināmies, dators var nobrukt grāmatvedēju, jūs nezināt, cik viņam viņš ir jauns un spēcīgs un vēl kaut kāds, un vēl kaut kas var notikt, un visi dati var pazust. Tāda situācija, diemžēl, arī notiekās. Jums ir vienkārši ar to jārēķinās. Tātad, ja jūs algojat, piemēram, kaut kādu grāmatu vai ar pašnodarbināto, protams, jums būtu jānoslēdz normāls līgums par to, ka viņi piegādā jums šos te dokumentus, šos te datus, teiksim, reizi gadā, reizi pusgadā, izdruku veidā, vai arī, teiksim, jums iedot diskā ierakstītus, vai vienalga, kur ierakstītus, ja, lai jums šie te dati būtu. Protams, ja jūs noslēgsiet ar kādu grāmatvedības apkalpošanas firmu, tad jums būs vismaz līgums, kur jums būs atrunāts, ka jums tie dati tiek saglabāti, viņi tiek uzturēti jūsu datu bāzi, jūs kurā gadījumā varat dabūt izdrukas, ierakstus un visu kaut ko, ja, un tā tālāk. Tas, protams, jautājums arī par to, cik jūs vēlaties maksāt un cik jūs, ne jau vēlaties, vēlēties jau neviens, protams, tās neko nevēlās, bet, vienalga, jautājums ir vienkārši par to, ka jūs izvērtējat, ja? Vai jūs saņemat šo te pakalpojumu par šo te naudu tādu, kā jūs vēlaties, vai jums ir vajadzīgi kaut kāda papildus pakalpojumu konsultācijas vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Mums vienkārši tas ir jāizvērtē. Un īstenībā ir tā, ka jo jūs vairāk, piemēram, saņemsiet, ja jūs vairāk, teiksim, uzdosiet jautājumus, jūs vairāk saņemsiet no šiem te grāmatvedības, kurā gadījumā vai grāmatveži, vai no firmas, vai kaut kā tā, jums tas nāks par labu. Protams, tāpēc, ka jums ar laiku jūs jau būsiet gudrāki, un jūs zināsiet vairāk, ko prasīt un kā prasīt, un arī, teiksim, labi, neviens nav Dievs, viņš tāpat nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, bet katrā ziņā vismaz ir iespēja noskaidrot un kaut kādas lietas noprecizēt. Tagad tas jums vienkārši pašiem ir jāizlem. Bet galvenais, par ko padomā, ir tiešām par to, lai dati būtu saglabāti. Jo ir miljonus gadījumu tādu, kad vispār kaut kāda grāmatvedība kaut kādā datorā, bet neviens nezinu, kādā izskatā viņi ir. Labi, liels paldies vēl par tādu ļoti intensīvu faktu plūsmu. Paldies arī jums visiem par pacietību un daudziem jautājumiem, kas šķiet mums liek domāt, ka semināra tēma bija jums aktuāla. Tā kā mēs pirmo reizi organizējam semināru par šo tēmu, es būtu ļoti priecīgi, ja jūs vēl varat atbildēt uz dažiem jautājumiem par šo semināru.